Tā, sveiki, klāt ir 5. epizodē. Jā, kur mēs palikām pie vainas apziņas, ja? Tur mēs tā kā nonācām. Jā, ka tomēr vispār jau mums vajadzētu būt tai vainas apziņai, bet mums tā kā viņas nav, mēs par viņu tā kā nerunājam, ja? Tā kā mēs viņu slēpjam, ja? Tas, ko es iepriekš stāstīju, tas tā kā milzīgs noziegums, tā vainas apziņa ir, bet mēs viņu slēpjam un tā kā neatzīstam, ja? Neatzīstam, tā jau vēl tā neviens par to nerunā īstenībā, un visi, teiksim, arī slēp šo, teiksim, nodošanas aktu, un nodošanas akts, un tā ir tā kā, vajadzētu būt tai vainas apziņai. Jā. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka mēs tā, mums vajadzētu nonākt līdz kaut kādai tādai, saucamai grēku nožēlēm, ka mēs kaut ko nožēlējam, kaut ko esam izdarījuši, ja. Nekur jau mēs tā kā, neesmu nekur dzirdējis, ka latviešu tautu nožēlot, ka viņi ir nodevusi savu zemi un tautu. Kā nav nekur, jā, bet it kā vajadzētu. Nu tālūk, tas tāds nopietns jautājums, kā mums tam visam iziet cauri, lai mēs ietu, lai mēs kļūtu bagāti. Bagāti, vareni, stipri, ko jau Vaira Vīķa Freiberga teica. Jā, mums ir jāiziet šai kaut kādam procesam cauri, kaut kādai atziņai, saprašanai, lai mēs, iziet caur tam pagātnes lietām, kas notikām, lai mēs varētu būvēt to nākotni, jo šobrīd mēs īsti nevaram būvēt, jo mēs neesam tikuši skaidrībā šo momentu, ko es tagad par jums stāstu, ja. Tomēr vajadzētu nonākt pie tādas situācijas, ka jā, mēs kļūdījāmies, jā, mūsu valsts bija jauna, jā, mums tur viss tur tā bija, jā, ienaidnieks bija īstenībā, jā, ienaidnieks bija, viņš bija ļoti laba stratēģija, ļoti labs, ļoti viltīgs, iedomājies, fantastisks ienaidnieks, viņš tev piespiež nolikt ieročus brīvprātīgi. Vienkārši dīmāta stratēģija. Mums vienkārši tas jāatzīst. Mēs to neatzīstam. Mēs vēl joprojām neatzīstam, jā. Neatzīstam šo savu, teiksim, tā kļūdu. Un tā ir kļūda, jā. Mēs to neatzīstam. Bet kā vajadzētu iet cauri. Tas vienkārši tā ir tas viss, tas tā kā ceļš uz tiešām labklājības, tiešām normāla dzīve šeit, Latvijā, jā. Jā, tā kā es jūs aicinu uz to turpināt, jā, būt šajā kanālā. Un rakt dziļāk, iet tajās visās lietās. Jā, vai labi. Čau!